process par šo. Kamēr sarkanais kvadrātiņš tur deg uz kompa, tikmēr mēs rakstāmies. Jā. Labi. Ir jūlijas, karsta vasaras diena, aiz loga ir pērkons un zibens. Un mēs sēžam mierīgā, vēsā kabinetā, lai risinātu sarunu ar cilvēku, kurš ir izgājis cauri Ukrainas un Krievijas kara pekli, guvis smagus ievainojumus. Un šodien mēs esam atkal satikušies. Lai būtu saprotams, Raivis ir mans bijušais darba kolēģis. Mēs esam kādu laiku nostrādājuši kopā. Es viņu iepazinu kā ārkārtīgi mierīgu, nosvērtu, ļoti saprātīgu cilvēku. Un tāpēc tavs lēmums doties un karot, man likās, maigi izsakoties, nesaprotams. Kas tevi pamudināja uz to? Šo jautājumu uzdot ļoti daudz man pazīstam, ne tikai tu. Iekšējā balss man no paša sākuma teica, ka man tur jābūt. Un tas izmainīja man dzīvi ļoti krasi. Un tāpat laikā es apzinājos to, ja mēs tagad palīdzam Ukrainai, tad pienāks tā diena. Es esmu 100% pārliecināts, ka Ukraina palīdzēs arī mums. Jo mums šī karā jābūt ir saliedētājiem ar Ukraiņiem. Ne tikai ar Ukraiņiem, bet jābūt ar lietuviešiem, poļiem. Tāpēc, kad mans personīgais viedoklis, kad tuvākajā nākotnē mums gaida ļoti lieli pārsteigumi, kuri būs ļoti negatīvi. Kas var nebūt patīkami, teiksim tā. Jā, šobrīd... Kas par to liecina? Par to liecina Ļeņingradas apgabalā un Maskavas apgabalā tiek taisītas un sagatavotas bāzes. Jaunā visa tehnika neiet uz Ukrainas fronti, tur tikai iet algotņi. Parastais iesaukums visi tur tagad trenējās, gatavojās. Par šiem 3 gadiem viņi ir ieguvuši pieredzi. Un es esmu pārliecināts, ka tuvākajā nākotnē mums gaida iebrukums Baltijas valstīs. Un tas bija galvenais iemesls, kāpēc tu pieņēmi šādu lēmumu? Jā, tāpēc, ka es biju pārliecināts, ka ar mani viss būs kārtībā, es iegūšu tur pieredzi, un mans plāns šobrīd ir pēc rehabilitācijas atgriezties Latvijā un palīdzēt sagatavoties, dalīties savā pieredzē. Tāpēc to, ko es esmu redzējis, ko dara mūsu karēji šeit, NATO karēji, kā viņi sagatavojās, es redzu ļoti daudz mīnusus, kuri, diemžēl, nepalīdzēs. Principā tu domā par militāru karjeru? Jā, par militāru karjeru vai civilās aizsardzības jomā. Tāpēc, kad skatoties interviju ar mūsu bijušo, viņš tagadējies ir, es neatceros, Bergmani, un intervijā, kad viņam prasīja, ko darīsim X stundā, man bija kauns par viņu. Es viņu personīgi pazīstu, 99. gadā mēs kopā uz Somiju braucām. Man kauns bija par to, ka viņš nezināja, ko cilvēkiem jādara X stundā. Tad viņš izteica tādu viedokli. Mēs darīsim tāpat kā Kijevā, Ukrainā, izdalīsim automātus. Bet, skatoties to interviju, es sapratu, ka nav tā plāna. Cilvēki, kur viņiem skriet, ko ņemt, nav tās konkrētās vietas katrā pilsētā, lai cilvēki ko reaģētu. Un, diemžēl, ja būs iebrukums Baltijā no Igaunijas un it kā no Suvalki, ja, mēs būsim tādā tā kā katlā. Un kur tad cilvēki muks? Tikai uz jūru, ar kuģiem. Un visi jau tāpat neaizmuks. Kaut kā tā. Tas mans personīgs viedoklis. Un, ko es zinu, es pārliecināts, ka viņi šobrīd ļoti daudz sagatavo šahedus un dronus. Un tas uzbrukums būs sākumā, viņi nomētās Latviju ar šahediem un ar droniem. Jo es būdams tagad Kijevā rehabilitācijā pirms tam 450 šahedi pa nakti, tas ir tas pats, kas Pearl Harbor. Bet iedomājieties, ka viņi palaidīs uz Baltijas... Tikai bez dzīviem pilotiem, protams, tad tie ir tikai mehānismi, kas lido pa gaisu. Iedomājieties, viņi tur palaidīs 100 000, 200 000.
tas ir ļoti drausmīgi. Ļoti drausmīgi, traģiski būs. Nu, labi, bet iesim par visu pēc kārtas. Sāksim ar to, kādā veidā notika tevis iesaukšana, jeb līguma noslēgšana, kas tās bija par karaspēka daļām, kādā veidā tu nokļuvi Ukrainā, kāda bija nosacījuma juridiskā puse. Caur websaitu Internacionālais leģions. Tātad starptautiskais leģions. Jā, International Ukrainian Legion. Caur rekrūtiem. Es apsolīju, ka 25. novembrī es būšu Ukrainā, un es izturēju savu vārdu. Es ierados, tad bija pie robežas, tur bija speciāls Internacionāla leģiona būdiņa, tā saucamā. Tur mēs nodzīvojām skolā 4 dienas, pēc tam mūs pārveda uz Ternopoļu. Tur mēs parakstījām līgumu, izgājām visas medicīnas komisijas, nokārtojām nodokļu numuru, to saucamo, uztaisījums bankas kartes, kur algas ieskaitīt. Un tad mums pārsūtīja uz Verbāniju, tā teikt, pirmais atlases punkts. Tur mums kaut kāda basics, tur bija bija jānoliek eksāmeni. Tur atpumpēšanās, pievilkšanās, prese un 12 kilometri marš, tā saucamais gājiens. Gājiens ir ar pilnu uzkabu. Nē, tur nebija pilnā uzkaba, bet es paprasīju, lai man iedod bruņu vesti, un standartā bija mugursoma ar 6,5 litrīgajām pudelēm. Jā. Nu, priekš sākumu, ja tu neesi trenējies, diezgan pasmagi. Tur es, diemžēl, pavadīju mēnesi, parasti cilvēki pavadīja 2 nedēļas, un daži, kuri saprot jau, kas notiek, viņi aizbrauc tomēr atpakaļ. Un tad tev pārved uz 4. Internacionālo leģionu, tur neskaities 4. Tu skaities, bet esi rekrūts. Un tev tur sagatavo 25 dienas, tev jau izdod visu formu, un tad tur tā kā jūras kājniekos Navy Seal viss kopā tur trenē tev no rīta līdz vakaram. Bruņu vesta automāts slēgt tev blakus. Trenē kas? Angļu un amerikāņu instruktori, kuri bija izgājuši visas pasaules malas karstākos punktus, plus ieguvuši pieredzi Ukrainā, un no visas tās pieredzes, ko viņi ir ieguvuši, viņi uztaisīja speciālu programmu. Un statistika tāda, ka 50–70% neiztur šo sagatavotību. Es biju pats vecākais, man uz to brīdī 50, un es katru dienu meklēju iemeslu, lai padotos tieši treniņu laikā, bet es nevarēju atrast iemeslu. Es domāju, kamēr nokritīšu bezsamaņā, tad es būšu padevies. Bet tas princips tajā sagatavotībā, lai tu atrodi spēkus, ka tu vēl, tāpēc, kad, kā instruktori teica, jūs atbraucat vispār kaut kādā nepareizā laikā, ziemā, pirmo kārtām, un tad, kad oktobrī jau sākās tie dronu kari, un instruktors teica, ka 90% no jums visi puiši, kas šeit ir, jūs visi būsiet miruši, un principā tā arī notika. Statistika ir ļoti nežēlīga, tāpēc, ka 90% bojā iet tikai no droniem, pēc tam artilērija. Tad būtībā lielākie zaudējumi šobrīd ir šie 90% ir uzbrukumi no gaisa ar vadāmiem, pilotējumiem, lidojošiem aparātiem. Tieši tā. Un tā kā es saku, 90% ir veiksme un 10% sagatavotība. Tāda ir realitāte. Būtībā tas ir vēl trakāk nekā spēļu zālēs. Jā, tieši tā. Pie šādas situācijas likt milzīgas cerības uz to, ka Ukrainas armija joprojām ir tikpat motivēta un tikpat enerģiski cīnīties spējīga pie situācijas, kad ir nomācošs pretinieka pārsvars, tad likt cerības uz to, ka šajā karā kaut kas var mainīties, diezgan naivi. Jā, tā motivācija, kas bija kara sākumā, viņas šobrīd diemžēl nav. Nu, kara sākumā cilvēki gāja uz kara komisariātiem un pieteicās. Jā, kā mēs runājam tev iepriekš, bez kameras cilvēki ir noguruši, karēji ir izdeguši
fiziski un morāli. Un viss tas, kas notiek, korupcija, operācijas plānošanas, visas, kuras ir vienkārši, kā saka, kā Ukraiņi saka, pravaļnie operācija. Un tas bardaks un es vienkārši šausmas. To pa televizoru neparādīs, YouTube to neparādīs. Traģiski. Nu, pašlaik viena daļa vlogeru, video blogeru, YouTube, TikTokos un tam līdzīgi, un tā joprojām ir aizvien intensīvāk un intensīvāk runā par mieru, par ceļiem, kā iet uz mieru. Kādas ir Ukrainas izredzes šajā ziņā? Kā es teicu intervijā Deutsche Welle, tā bullshit. Izredžu nav. Jo? Kāpēc? Miers nav izdevīgs, viņiem nav izdevīgs. Tāpēc, viņiem tas ir kam? Ukraiņiem nav izdevīgs un Krieviem man nav izdevīgs. Krieviem ir pilns ar cilvēciskiem resursiem, Ukraiņiem nav izdevīgi, tāpēc, kad gribēja atgriezt 6000 kritušos soldātus, Zelenskis atteicās, tāpēc, ka tās izmaksas, ja viens kareivs aiziet bojā un konstatē, ka viņš ir miris, kaujas laukā jāizmaksā 400,000 eiro, nedomājieties 6000 cilvēku, kāda nauda tā ir. Un tagad viņi pieņēma lēmumu, kad Ukrainas valdība pieņēma lēmumu, ka tās izmaksas būs par kritušiem kareiviem tikai tad, kad karš būs beigsies. Tad jūs iedomājaties, vai ir izdevīgi. Un cik daudz kareivi atrodas šobrīd vēl uz kaujas lauka, kurus nevar izvilkt ārā, iznest. Nu, šajā situācijā, kādu tu redzi tālāko notikumu attīstību? Vienkārši, ja amerikāņi iedod tās raķetes, kas lido tālu, vienkārši jāgāž Krieviju nost, viss tur jāšār nost, viss tur tos Putinus. Nomainīs Putinu atnāks cits, bet tur vienkārši jāmaina viss tā. Kā agrāk bija Lietuvas tā karalistē, kā tur saucās vēsturē. Krievijai vispār jāpazūd, cilvēki vienkārši zvēri. Jā, bet tas ir tieši tas arguments, ko nepārtraukti lieto Krievijas prezidents un ko lieto Krievijas valdošās aprindas elite, ir tas, ka mēs šobrīd aizstāvam savu valsti no sagraušanas. Nu, visi viņu sagriež uz otru pusi. Viņi taču iebruka galu galā. Bet es neredzu šitam beigas. Vienu brīdi es pat domāju tā, ka šobrīd Ukraina ir nonākusi tādā situācijā, kad tā saucamās ir tādas mūsu operācijas, kad mēs vienā pusē it kā taisam, kad mēs uzbrukam, fake assault saucamais, bet īstenībā mūsu spēka aiziet no otras puses. Jā. Es domāju, ka drīz aizies līdz tam, kad Ukraina paliks jau otrajā plānā. Nu tā tur kaut kas tur. Tur notiks kaut kāda darbības imitācija. Darbība, jā, un tas jau tagad šobrīd notiek sagatavošanās darba Ļeņingradas un Maskavas apgabalā. Un tad uz Baltijas valstīm. Nu pat augstu stāvošs NATO komandieris publiskajā telpā ļoti nopietni apsvēra to, ka laiks tā kā būtu Kaļiņingradas apgabalu Krievijai atņemt. Tas nav mazliet tā kā eļļas pieliešana ugunī? Jā, viņi visu laiku tur kaut ko eļļu pielēja. To viņam tikai vajag. Tas, ka Trumps ir pateicis šobrīd, viņš gadu rītdien var pateikt kaut ko citu, protams, jā, tas ir, neiedziļināsimies viņa rakstura analīzē, bet šī ideja par to, ka Eiropieši būs tie, kas maksā par amerikāņu ieročiem, un Eiropieši būs atbildīgi par to, ka būs iedevuši Ukrainai ieročus un varēs turpināt karu. Tas ir no Amerikas Savienoto Valstu puses. Tas tā varētu būt. Uzsēdinās Eiropu uz adatas. Viss. Tas otrā pasaules karā, kad beidzās karš. Amerika taču pēc tam uztaisīja baigo naudu uz visas Eiropas atjaunošanu vispār. Tā ir uzliks uz adatas rīktīgi uzsēdinās. Bet, paldies Dievam, kad Bundeskanclers nomainījās Vācijā. Viņš tāds, jā, bet viņi runā, es nezinu.
ticības vispār nevienam nav. Es nevienam neticu. Tu diezgan kritiski izteicies par to, kādā veidā mūsu valsts gatavojas sevi nosargāt, savus pilsoņus nosargāt, savus iedzīvotājus. Un tu saki, ka tas ir pilnīgi garām. Kas būtu jādara? Tagad es jau redzēju kaut kādus video, kad sūta uz 3 nedēļām uz Alūsti, tur rezervistus tur trenēties. Tas jau ir kaut kāds pluss, lai cilvēkiem vismaz būtu kaut kāda saprašana, kā šaut, ko darīt, kā slēpties, medicīnas kaut kādus, kā saucās, grūti runāt latviski, es vairāk runāju visu laiku angliski, ko darīt ar ievainotajiem, jā. Viņiem visiem tāda doma, ka atlidos helikopters un savāks ievainotos. Nē, tā nebūs. Pilnībā nav iespējams. Ir mums cilvēki vienkārši puikas ir bijuši, mēs viņus nevaram izvilkt ārā, tad 5-6 dienām ievainot, zaudē kājas, rokas. Tu savu ievainojumu dabūji arī tieši glābjot cilvēkus no vienkārši, lai... Pastāst par to sīkāk. Viens no mūsu lietuviešu draugiem bija smagi ievainots un nomira kaujas laukā. Viņš jau tur atradās 3 nedēļas un bija pieņemts lēmums. Operācija bija, lai iznest ārā viņam mirstošās atliekas un atgriezt vecākiem. Viņš vēl bija dzīvs? Nē, viņš jau tur 3 nedēļas jau bija. Jau tur, jā, bet nedzīvs? Nedzīvs, jā, bet kura māte grib apglabāt tukšu zārku. Pirmajā dienā mums gribēja sūtīt 2. Es domāju, kā tad mēs to cilvēku iznesim 2 ārā, bet seržants mūsējais nogulēja, jo parasti ir tas loks no rīta puses, kad ievad iekšā. Tāds maziņš, kad tur mainās tie operātori, droni, tie pretinieki un vispārējais. Un tad mums nākošajā dienā iedeva vēl 3 franču draugus mūsējos no mūsu kolēģis. Un mēs izvirzījāmies uz drop point, kur mums vajadzēja izsēsties, mums aizved tur. Un tad mirklī, kad es lādēju ārā no džipa mugursomas, es izlādēju un es izlicu ārā, notika sprādziens. Nebija ne skaņas, skaidrs debesis, kāpēc tam vēlāk es uzzināju, mums bija tikai novērošanas drons. Tur stāvēja 4 km, tas mums bija vēl uz džipa, tie saucamais, kas attīra 2 km radiusā no droniem nevar pielidot mums klāt. Tas aparāts stāvēja virsū un mūs gaidīja tas UAV drons saucamais, tad tā kā lidmašīna bezpilota ar raķeti. Jā. Stāvēja 4 km tālumā un vienkārši sanāca, kad man blakus. Es izlecu ārā, piezemējos un bija sprādziens un es aizlidoju projām. Es sākumā padomāju, ka es uzkāpu uz mīnas un man pazaudēja pēdas. Jā, bet tā nebija. Džips aizbrauc projām, to man pēc tam arī stāsties. Tad mirklī neko nečakmēju. Riepas bija kreisā pusē, viss beigts. Tad franči kliedz un tad džips atgriezās atpakaļ. Mēs 3 ievainotie bijām un man uzlika turniketu. Un mēs ielecām tur džipā, es tā kā antilopa tur laikādams ielecām. Tiem, kas nezin, kas ir turnikets, paskaidrot. Turnikets, tas ir parasti ņem līdzi 4 turnikets. 2 šitam, tas sanāk priekš 1 rokas, priekš otras un priekš 2 kājām, rezervu vēl paņem. Tie to sākās asiņošana, to apstādina asiņošana. No žņauks. Žņauks saucamais, jā, turnikets saucās. Viņi parasti liek šitam augšā. Šitam te un... Nu jā, uz vienādu kauliem, jā. Jā, man bija labā kāja. Turnikets jāuzliek 1,5 minūtes laikā, citādi noasiņo, jā, un kā es pēc tam taisīju operāciju, turpat 15 km no fronts līnijas, man bija liela artērija. Es pazaudēju ļoti daudz asins. Mēs ielicām tādā džipā, un viņš lēnām vilkās. Tu visu laiku biji pie samaņas? Es biju pie samaņas, es gulēju šitā te, un man puikas, man visu laiku pa laikam negul. Es 2 reizes slēdzos ārā. Pirmoreiz slēdzos ārā, es domāju, forši tagad paskatīšos, kas tur. Es mēnesis otrā pusē, tad ir tumšai atrodās, bet kā izrādās, Dievam ir lielāki plāni priekš manis.
nav mans īstais laiks pienācis. Un tad mēs braucām diezgan ilgi, tur 15 km, mēs pusotru stundu vilkāmies. Bet tur par acīm paziņoja, kas ir noticis, un nebija bruņotas mašīnas, ko atsūtīt mums pretī. Un viens no lietuviešiem gribēja raukt ar savu transportieru mums pakaļ, bet pēc tam atrada mašīnu bruņotu. Un mūs pārsēdināja tanī. Es turējos pie kreisā borta iekšā, visi bruņotais armud viegli. Un 4 reizes tieši mums trāpīja, tieši dreklī mūsu mašīnā. Es no zemes vienkārši lidos grieztiem augšā, un te ukraiņu šoferi vienkārši pagriezās. Everything all right? Un tikai visu laiku saka, 15 minūtes palikuši, tu 10, tā mums līdz 15 km, kur jau tas safety house ir un mediķi. Un mums no turienes iznes ārā, ienes tanī mājā, un tur bija 2 operācijas galdi. Man uz vienu, Frants uz otru, un 3. tur patsēdēja, viņam tikai roka bija. Un tad sapratu, ka es esmu ļoti smags. Mani pārnes ārā, iznes no mājas, ienes kaut kādā tā kā konteinerā. Es domāju, ka es paradīzē nokļuvu. Tas kaut kāds liels medicīnisks speciāls konteiners. Un tieši tādā brīdī sanāca tā, ka mainījās tās paramediķu grupas, un viņi abi tās grupas bija tur. Un taisīja operāciju, nemidzināja, un mediķi teica, ka man ļoti paveicās. Un pēc operācijas mums evakuēja uz Harkovu. Man nešūkāja ciet, tāpēc, ka gaidīja, tāpēc, kad bija tas laiks, pusotru stundu vai vairāk bija tas turnikets. Baidījās, vai nav infekcija, vai principā es varēju zaudēt kāju. Bet paveicās, un tad 5. dienā man uztaisīja operāciju, otru. Tad man pārveda evakuēju uz Kijevu, kur es Kijevā pavadīju principā līdz jūnijam. Tur man taisīja 3. operāciju, tad man pārveda uz blakus nodaļu, tur es gāju mēnesi rehabilitāciju. Kā ir šobrīd? Šobrīd ir diezgan labi, kā jau vairs nepamst. Tu jau redzēji tās bildes, Viss, kas skatās, un kā man teica, spokojās, starp citu viņš Latvijas televīzijā deva interviju Maskavā tikai, teica, kas nevis baltā broņukā, bet tas baltā kažokā esmu piedzimis. Principā teorētiski un praktiski domājot, mums visi vajadzētu būt beigtiem. Dievs mums pasargāja. Jā, bet parunāsim par šo te 21. gadsimta karu. Man liekas, tā ir ārkārtīgi interesanta tendence, kas ir noticis, kā ir mainījusies. Un runa ir par Krieviju, kura ir gadiem ilgi kultivējusi un propagandējusi, teiksim, savus varoņdarbus 2. pasaules karā, kad, kā saka, iet zaldāts pret zaldātu, snaiperis pret snaiperi, artilērists pret tankistu un tankists pret artilēristu, un notiek šīs sadursmes, un skatoties ienaidniekam acīs, cilvēki pieņem lēmumu nospiest gaili un nogalināt savu pretinieku. Šobrīd šī ir kļuvusi par tādu virtuālu spēli, kur būtībā cilvēka nogalināšana vairs nav tāds akts, kādu, teiksim, nav emocionālās saites. Tev vispār nav saites, tu skaties ekrānā un nav, pēc būtības, vai ir liela atšķirība starp to, vai tu spēlē kaut kādu Counter-Strike vai kaut kādu citu datorspēlīti, vai tu skaties caur ekrānu uz reālu kaujas lauku un pēti, kur kādam rēgojas kāja vai galva vai roka, un uz turieni raidi raķeti vai pašiznīcinošos dronu vai vienalga kaut kādu ierīci. Tad tā ir milzīgs pavērsiens, un tagad stādamies priekšā, kas notiek, ja šīs darbības sāk veikt nevis cilvēks ar savām rokām un ar tastatūru, peli vai tur joystickiem un tam līdzīgi, bet ka to sāk darīt mākslīgais intelekts. Būtībā tie ir robotu kari. Tad mēs tā teikt, ka es te esmu pievērsis pēdējā laikā uzmanību. Visas tās filmas, ko mēs agāri skatījāmies, tur Terminators, viss pārējais, viss tas lēnām sāk realizēties reālajā dzīvē. No vienas puses var teikt, tas ir labi, lai karo roboti, mēs tikai spaidīsim podziņas. Tas ir labi, ja ir pareizie podziņi pie pareiziem cilvēkiem, bet pasaule ir pilna ar visādiem cilvēkiem. Un ja pašā sākumā
tas ilūzija, ka Krievija ir otrā spēcīgākā armija pasaulē izgaisa. Tas šobrīd par šiem 3,5 gadiem viņi ir ļoti iemācījušies. Un radiotehnikas ziņā viņi apsteidz pat Ukrainu. Un viņi ātri mācās. Un plus viņiem ir cilvēciskais resurss. Un viņi mācās. Tu pirms brīža pieminēji iespēju, ka, teiksim tā, ja Amerika iedotu Ukrainai tālās darbības lielas jaudas ieročus, varbūt pat kādu taktisko kodolieroci, tas varētu atrisināt situāciju, Krievija varētu sabrukt un uz tās grupām varētu augt normāla jauna valsts vai kaut kāda veidojuma vai kaut kas tam līdzīgs un tas glābtu situāciju. Tas ir 3. pasaules karš. Jo atbilde būtu tāds pats taktiskais vai strateģiskais kodolierocis. Mēs jau esam ceļā uz 3. pasaules karu. Tas viņš nav izbēgams. Citas alternatīvas nav. Nav vienkārši. Šobrīd nav. Bet tu saproti, ko tu šobrīd saki. Tu šobrīd saki cilvēkiem, kad tā, metam visu pie malas un sapakojamies un meklējam drošāku vietu uz zemeslopes. Pagaidiet. Āfrikā tāpat kā es, kad atbraucu uz Ukrainu, ja? Es satiku cilvēkus no Ukrainas, Eiropā. Viens cilvēks man teica, jā, es nav bijusi. Es saku, bet kas notiks? Iedomājieties, ja Ukrainā visi aizmukti projām, tur tikai tāpatās paliek veci cilvēki. Visi nav aizmukuši, bet aizmukts ir ļoti augsts procents. Taču nevar visi aizmukt. Kādam taču tas darbs jādara, jāaizstāv savu dzimteni. Un daudzi liek vienā katlā politiķus un dzimteni. Un savu dzimto sētu, jā. Politiķus noliksim malā, viņiem pēc tam tiksim skatīt, vajag aizstāvēt, primārais aizstāvēt savu dzimteni no agresoriem. Un to, ka Latvijā tagad izrakuši kaut kādus grāvis, uzlikuši kainieku mīnas un prettanku mīnas, tagad uzpīpēs cigareti, tagad mēs mierīgi gulēsim šonakt. Jā. Tas ir labi, bet tas nav pietiekami. Vienkārši mums šobrīd, laika mums vairs nav, bet laiks vēl ir, lai cilvēkus morāli sagatavotu tam, kas mūs var sagaidīt. Jo cilvēks jau nesaprot, kamēr tev neielidos tavā logā šahets vai kaut kāds drons vai FPV drons, tu līdz tam nesapratīsi. Ja? Tāpat kā bērnībā. Tev tēvs saka, tu piemēram, nedari šitā, es to darīju. Ja? Bet tik un tā tev tas ir jāizjūt, lai tu saprastu. Cilvēks to nesaprot, kamēr viņš to neizjutīs. Bet Latvijā, par to ir jārunā. Latvijā ļoti daudziem cilvēkiem ir, mēs esam mācījušies matemātiku vidusskolā un tam līdzīgi, ja, pareiķināsim spēku samērus. Bet tas jau nenozīmē, ka mazāk, kad mums jāpadodās. Igauniem ir konkrēta doktrīna, redzēsim, kā viņi izpildīs. Viņi negaida, ja tūlītās Krievi bruks iekšā, viņa doktrīna, ka viņi negaidīs, kamēr iebruks Igaunijā. Viņi uzreiz dos iekšā, pašā Krievijā ies iekšā. Tādā ziņā man patīk Igauni lietuviešu noskaņojums ir daudz progresīvāks un patriotiskāks. Latviešiem bišķi kaut kā vienmēr pa vidu. Viņi ribaņi jāsā, jā, kā saka. Es ļoti labi atceros Kurskas operāciju. Kurskas operācija ir vispār afēra, to nevajadzēja darīt. Bet sākums bija tik skaists. Nevajadzēja to darīt. Vai Igauniem vajadzētu to darīt? Nē, viņiem pagaidām neko nevajag darīt. Nē. Ja tūlīt pirmais drons ielidos, viss jāiet iekšā. Nevajag gaidīt, ka tev nomētās ar šahediem. Latvijā mums jau pirmais drons ielidoja, kaut kur nogāzās netālu no Reizeknes, jā, un tad jāskat bija ne pa jokām, vainīgos tā arī neatrada, atbildīgos arī ne. Krievija testē tagad, vienkārši testē, pa bišķiņam. To iebaro, tas, ok. Kas ir piektais punkts? Ja tur iedziļinās, tur tas, jā, tur visām NATO valstīm jāpalīdz tā valstī, kurā iebruk. Ja. Mēs varam Madričus aizsūtīt uz turien. Ja. Uzrakstīsim doktrīnu, mēs jums atbalstīsim, ja jūsu valstī iebruk. Kā jūs varat atbalstīt? Es tev varu Vilvandrānas aizsūtīt. Pampers var aizsūtīt. Pamperi ļoti laba lieta. Dikti palīdz. Tā kā, nezinu, tāpat laikā
Un iedomājieties, Latvijā Ādažu poligonā agrāk bija 5000 NATO karavīri un 1000 bija poligonā. Pāris tur tieši skvarešņiki un čaurasma. Un viens no maniem pazīstamiem agrāk bija robežsardzes štābā, kas nodarbojas ar kadru. Viņš tagad pensijā. Viņš man 3 gadu atpakaļ pateica. Cilvēku nav uz robežas. Nav kadru. Nu, tāpēc jau tur žogā griež caurums, visi, kam nav slinkums un vālē iekšā Baltkrievu tā saucamie. Mums to mēģina devēt par hibrīdu karu. Kāds tur hibrīdu karš? Vienkārši cilvēki pelna naudu no tā, ka trešajās pasaules valstīs, piemēram, tā pašā Afganistānā, ir pietiekami daudz gribētāju no turienes aizbēgt prom, jo viņiem tur draud nāvi. Ir arī tādi. Tie ir tie cilvēki, kuri mēģināja ķerties klāt pie lidmašīnu šasijām, tad, kad atrisinājās, pēdiņās atrisinājās konflikts un tā tālāk. Un joprojām šī plūsma ir liela. Cilvēki maksā milzīgus tūkstošus blēžiem, un šie blēži tad viņus fīrē uz Baltkrieviju, un Baltkrievijas fīreri savukārt, nosmeļ savu artavu, protams, jo arī jāsagatavo ir spilventiķu vecumdienām, un tālāk tas viss notiek. Mums to pasniedz kā hibrīdu karu, tas nav kāds hibrīdu karš, tas vienkārši bijušo kaut kādu KGB un tā tālāk cilvēku norganizēts bizness. Viņiem to pelna naudu, un viņiem ir pilnīgi vienalga, uz kurieni vai tie bēgļi saucamie vai nelegāli imigranti. Un vēl interesanta lieta, mums visu laiku nepārtraukti robežsargi publicēja presē, ka tik un tik imigranti tika atturēti no robežas šķērsošanas. Klausies, es runāju. Un tad, kad es pajautāju robežsargiem, sakiet, ko nozīmē vārds atturēti? Tas ir valsts noslēpums, mēs to nevaram stāstīt. Būtībā viņus pa tiem pašiem caurumiem žogā, pa kuriem viņi ielien iekšā, viņus pa tiem pašiem caurumiem sabāž apakaļ Baltkrievijā, un pēc tam gaida, ka viņi nākamā dienā pa citu caurumu atkal nāks iekšā. Un tā statistika, kas cik ir noķerti un atturēti, tur tajā statistikā parādās, ka tie ir vieni un tie paši cilvēki nereti, kas tur mēģina iet iekšā 10 reizes. Man saspīdināja. Mēs pāris dienas atpakaļ braucām ar vienu no virsniekiem Lietuvas. Un viņi bija aizsūtīti uz robežu. Jā. Un noķēra tur kaut kāds pakistānieši vai kaut kāds, tur nezinu, sīrieši. Un karš Lietuvas un Latvijas robeža, karoči. Un šie prasa, šitā ir Vācija? Viņš saka, nē, tur ir Latvija, tur ir Polija. Un tad Vācija tur, nē, mēs uz Latviju negribam. Mums uz Parādījos, kuru pusi jāiet uz Vāciju. Tā arī bija, es tā godīgi saku, viņš tur pārdikt. Neviens uz Latviju negrib beigt. Lietuva arī, visi grib uz Vāciju. Nezinu, es domāju, varbūt reizēm atceries padomu laikā skolā bija tās šaušanas, tur kā tas saucās, tas skolās, tur vecākās klasēs, tur pagrabos bija šaušana. Bija GDA normas, gatavs darbam un aizsardzībai. Tur mācīja mums atceros šaušanu. Mēs pirmo reizi, nevis gaisa šauteni, bet mazkalibra šauteni, kas bija reāls ierocis ar maza kalibra lodi. Es paņēmu pirmo reizi rokā, man bija kādi 12 gadi vai 14. Tāda pagara bija. Nu jā, bet ar viņu varēja ļoti precīzi šaut. Uz smilšu maisiņiem un bum, tur pagalā. Jā, nebija nekāda vaina. Bet kāpēc tu par to? Tāpēc, ka es domāju, ka arī kaut kādi jāievieš skolā kaut kāda, ne tikai darbmācības stundu, bet arī kaut kāda viegli tā kaut kāda militārā. Kad jau šķiet mūsu sabiedrība ir vispār kaut kam tādam gatava. Ir cita lieta Šveice, ja, kur katram mājās ir ierocis. Kur mājās katram ir bunkurs ierocis un atkarībā no rocības, munīcija uz nedēļām 3. Ieročis jāiedod, jā. Bet paša sagatavotība kaut kādas, lai priekš visiem civiliem iedzīvotājiem kaut kādus kursus, jā. Un galvenais primārais, lai cilvēki zinātu, kur ik stundā darīt, uz kurien iet, kaut kādus tos punktus, kur savākties. Katrā pilsētā, katrā ciematā jābūt kaut kādam speciālam, tā kā kara komisariāti kādreiz bija, ja. Tur, kaut kāda, mums Ogrē ir zemesardze, ja. Nu, bet jebkurā gadījumā līdz šim nav bijis vēl neviena kara, kurš nebūtu beidzies ar to, ka viņš ir beidzis un tad ir miers. Un vai 21. gadsimtā karš ir risinājums tam, ka kaut kādu valstu grupu, valstu koalīciju starpā ir
nesaprašanās par kaut kādiem jautājumiem, interešu konflikti par kaut kādiem jautājumiem. 21. gadsimtā karš ir risinājums tam? Kā tev šķiet, tas ir loģiski? Labs jautājums. Kā lietuvieši pateikt, citas alternatīvas nėra. Mēs esam meklējuši? Nē, neviens nemeklē, viss tikai korupcija, bāž kabatā, cik var. Nevienam visiem pofīgi. Es atceros, man liekas, Attis Lakteris bija aizsardzības ministrs tajā laikā, kad tika organizēts helikopteru iepirkums Latvijas armijas vajadzībām. Kur tie helikopteri? Nothing Special ir, Nothing Special atcerās visi. To, ka bija šāds iepirkums, atceras daži. Bet, Pirmo reizi dzirdu. Bet tā lieta ir tāda, ka neviens helikopters tā arī nav iepirkts joprojām. Nu, tas pats bija... Bet toties Latvijas armijas vajadzībām tikai iepirkti 50 veci sagrabējuši. Jā, viņi tika atjaunoti attiecīgi, un viņiem līdz tika vēl iesmērēti vēl pārvietojamie servisi vai kas tur, es nezinu, apkalpošanai. Britu bruņu mašīnas, kuru bruņas bija cauršājamas ar visparastāko Kalašņikovu. Jā, bet vai tad neizredzēs tagad sākuši? Valmierā ir ražoti, kur taisa speciālo tehniku jau aizsūtīja uz Ukrainu. Jā. Jā. Un ir arī remonta centri, tas ir plus. Tas ir plus. Tu esi redzējis tos sešriteņu Jā, es redzēju kaut kad nedēļu atpakaļ YouTube redzēju. Tehniskie parametri ir mūsdienu kādam daudz maz piemēroti. Jā. Ir. Un viņi pat strādā kā evakuēt cilvēkus no kaujas lauka. Jā, tās mašīnas man patīk. Es pat tagad būdams rehabilitācijas centrā Patriot. Jā, Lietuvā es rādīju lietuviešiem, virsniekiem un ukraiņiem. Tur 5 ukraiņu rehabilitācijā, kuri jau karo no 14. gada. Viņi pateica, tās ir labas mašīnas. Okay. Es uz mirkli apturēšu video un paskatīsimies, kas mums tur sanācis. Klausies jau 4, 15. Tā.